katru darba dienu no 16. pēcpusdienā. Aicinām Rīga Radio kabrioletā Roberta Gobziņa vadībā. Rīga Radio. Kā jau minēju, šodien pie mums speciāli viesi un jau redzu, ka ir ieradušies un tūlīt pat jau būs studijā. Varat arī apskatīties, kā tās slavenās saucējas izskatās. Tātad jau pēc minūtēm 10 sāksim mūsu ciemiņu jautāšanu. Raidījums Kabriolets. Pozitīvas ziņas, sirsnīgi sveicieni, miers un dzīves prieks. Tas ir domāts tev, man un ikvienam ap mums. Arī ministram un namamātei. Arī namastram un minimātei. Ikvienam ar atvērtu sirdi. Nu, kas tad tā pozitīvākā ziņa varētu būt? Protams, to, ko jau minēja pirms stundas. Pirms stundas tā tad bija atnākusi mums svarīgā ziņa. Tas, kas varbūt šobrīd tikai ieslēdzis ir radioaparātus, tad uzmanīgi klausaties. Bērnu žurnāls Ezis palīdzēja mums un sadabūja šo informāciju. Rīgā aizdītā diennaktī piedzimuši 26 bērniņi, un no tiem 10 meitenes. Un cik te puikas, protams, attiecīgi 16. Tā kā šāda priecīgākā, pozitīvākā ziņa. Otrā pozitīvā ziņa tieši šobrīd, 18:05 minūtēs, ir tā, ka mums ir ciemiņi. Un ciemiņi mums ir saucējas. Jā, pie mums šodien ir pašas saucējas. Un sauksim droši vien kopā pavasari, vai arī es jau te mēģināju sastumt tos mākoņus, bet tā kā pa 1 grādu varbūt šonedēļ izdosies pietuvināt tīri skaitļu ziņā. Bet vai mēs, kāpēc mēs vispār nākam šai vietāji, mēs teikt, Kurzemē savu miegu izgulēti? Bet vēl ne tikai to, arī varbūt kādas materiālas un labākas lietas. Vārdu sakot, ko es novēlu visiem klausītājiem, pavasara drēbes jau varētu jau vilkt, sevišķi linu, bet nepakulu, nejaukt lūdzu, ja? Ieklausies Rīga Dimd 94,5 MHz. Rīga Radio.
Nu, lūk, mīļie radioklausītāji, tas brīdis ir klāt. Mūsu mājaslapā www.rīgrādio.lv varat arī redzēt interaktīvajās kamerās, ka mums ir speciāli viesi. Un kā jau teicu, saucējas, visas jau nav ieradušās, bet dažas dāmas arī ir šeit. Paldies, ka izbrīvējāt laiku un prieks jūs redzēt. Tātad, kas pie mums ir? Protams, Viju, es jau esmu ticies, ja, Vija? Jā, sveiks. Sveiki, un kas vēl pie mums ir ciemā? Kristīne un Signe. Vija, Kristīna un Signe. Vai jums ir kādi, ieņemamie amati saucējās, jeb vienkārši esat... Man ir, jā. Vijai lūdzu, kāds ir amats? Man ir tā kā nošu policists. Nošu policists? Aha, tad... Jā, radās tāda iesauka kādā mēģinājumā, kad vairāk kārtīgi mēs izdzirdējām aizrādījumus pa nepareizām notīm. Tad kāds tur laikam pat izsaucos, kad daudziem klausītājiem ir tas būs nošu policists. Ir kora dziedāšanas pieredze, ir mūsu klausītājiem daudziem, vai arī kaut kur tās ar notīmi darīšanu, tad parasti ir bieži, ka tās dala kaut kas tur sajūk, un tad ir nošu policists ļoti atbildīgi. Jā, bet tā atšķirība bija tā, ka tautas mūzikā pie tā notīm tieši ļoti maz pieturās. Pārsvarā klausamies mēs no ierakstiem, bieži vien pat nedziedam tieši precīzi pēc notīm, bet izmantojam tās netemperētās skaņas, un tādēļ tās notas mums ir tādā otrā plānā. Tādēļ uzreiz acīs krīt, ja kāds ļoti, ļoti pieturās pie tā notīm, vai aizrāda visu laiku pa tā notīm. Tādēļ laikam arī tā iesauka ir radusies un nostiprinājusies. Nu labi, bet runājot, tātad, skaidrs, tātad nošu policisti, bet kāds ir, tad jūsu meitenes un pārējiem amati? Tā kā es esmu vairāk augsto balsu dziedātāja un arī tieši tajā tradīcijā, ar kuru mēs tagad visvairāk esam aizrāvušās ar sēlīs rotāšanām, tur ir izteikta tāda augšu dziedāšana oktāvā, kur dziedu oktāvu augstāk, un tad es esmu tā dziedātāja, un tad es esmu... Un to mēs savā žargonā saucam par superaugšu, un tad es esmu tā superaugšu dziedātāja. Tā kā, no augšas tādas skatiens no augšas. Labi. Vai uz augšu, drīzāk. Es savukārt piederu labi koptajām apakšām, jo mans uzdevums ir Vilga Burdona dziedāt tieši zemās skaņas, taču tas ir būtisks pamats, lai tās augšējās balsis varētu rotāt un tricināt un treļļot, kas nu tur kurā tradīcijā ir nepieciešams. Mēs sākām runāt par dziedāšanu, es domāju, ko daudz, lai sarunu turpinātu, es domāju, jāskan, kaut kam jāskan, tieši kur tās balstiņas izskan, un saku klausītājiem vēlreiz atgādinu pie mums ciemos saucējs, kas tas ir, varbūt kāds nemaz nezinu. Par labāko tautas mūzikas albumu atzīts albums Dziediet meitas vokarā saucējas. Tautiņās ir rotā.
Dziediet maitas vakarā, rotā. Pilsēta ar 800 gadu pieredzi un pašai savu radio. Rīga radio 94,5 FM. Un patiesi prieks arī mūsu studijā redzēt saucējus mūzikas ierakstu gada balvas saņēmējas pagājušā gada tātad par labāko tautas mūzikas albumu. Un, mīļie klausītāji, arī jums varētu būt par to prieks tūlīt pat, jo man rokās ir šis te albums kopā ar grāmatu pagājušā gada labākais tautas mūzikas albums, saucējas Dziediet meitas vakarā. Un albumam klāt nāk ne jau parasti tāda grāmatiņa ar tekstiem, bet es domāju, vesela enciklopēdija, es tā varētu to nosaukt. Un kas tur tik nav? Tik tur tās lapas, 100 lapas gandrīz vai, ja, tāda grāmata. Un tur ar visām bildēm iekšā un krāsainas, gan melnbaltas retro bildes. Un par visu šo arī novads, Sēlija, Vārnava, Selpils, visas skaistās mūsu Latvijas dienvidu austrums, viss nepieciešamais. Tur ir būts, tur ir labi. Man tur patīk, tur var just kontinentu. Eirāzijas lielo. Labi, bet tā ir mana personīgā sajūta. Klausītāja uzdevums 1808 piezvanīt mums pa tālruni un atbildēt uz mūsu dāmu viešņu sagatavotu jautājumu. Un šis labākais pagājušā gada tautas mūzikas albums uzreiz, ne uzreiz, bet pareizi atbildot, būs jūsu 1808. Mums ir kāds zvanītājs, varat meitenes uzvilkt austiņu, paklausīties. Halo! Jā, sveiki. Ļoti patīkam, kas mums ir piezvanījis? Raimo. Ļoti patīkam. Raimo, tātad, es domāju... Raimo. Jā. Raivo. Jā, mums jau tieši tā. Raivo, pareizi. Jā. Ļoti patīk. Raivo, tātad, jā, mūsu dāmas arī ir gatavs uzdot jautājumu, vai Raivo, vai esat gatavs uzklausīt? Jācer, ka ne grūts. Kas tad? Kāpēc grūti? Jācer, ka ne grūts jautājums. Jācer, ka būs tāds vieglāk, bet tā manta jau arī tāda, tā kā jāsasprindzinās, varbūt tūlītās pamēģināsim. Un tā, Raivo, dāmas, jā, varam dzirdēt, saka arī ir, ar dāmām lūdzu uzdod jautājumu. Uzdodat, kas? Sveicināts, Raivo. Sveiki. Mēs saucēju vārdā vēlamies uzdot tādu jautājumu. Ko tradicionālajā mūzikā nozīmē saucēja? Kā tie, kas dzied tās folkloras tur kaut kādā tādā veidā pareizi? Jā, bet viņai ir tāds viņai ir speciāls uzdevums, tā kā, apmēram tā kā korī, kad, ja tu zini, kad ir... Kā 100 punkti, ka viņa galvenā tajā visā padarīšanā? Jā, es domāju, ka tu esi trāpījis un ar to tev apsveicam, tad mēs labprāt tev šo disku arī dāvājam, jo saucēji tiešām ir tā, kas iesāka dziesmu, kas arī pārsvarā zina dziesmu tekstus. Mums tāda grupā ir Indra. Tad sanāk, ka pārējās īstenībā nezina tā pirmā pasaka visām priekšā kaut kā tā? Dažkārt arī tā ir, bet dažkārt ir tā, ka patiesībā tradicionālajā dziedāšanā, tāpat kā jebkurā muzicēšanas veidā, svarīgi ir, ka visi, tā teikt, no sevis dod visu iespējamo ārā. Nav tā, ka kāds urbina degunu un tad tā saucēja vienīgā dzied. Cik es klausījos par radio, tā neliekās, ka tur kāds varētu tā darīt. Tā kā katram ir savs uzdevums, bet saucēja ir tā galvenā un patiesībā tās arī tajā tradicionālajā kultūrā tika cienīts kā īpašas sievietes, tāpēc, ka viņas vairāk to tradīciju, tā teikt, apmēram tā kā, jebkurā situācijā ir cilvēks, kas uzņemas līderību, jo vadību, tad saucēja zināmā mērā, ir tāds pats cilvēks. Superīgi, tagad man būs skaidrība par to arī. Jā, tad klausies un, ja vari brauc uz rotāšanu kopā ar mums, mēs droši vien pastāstīsim par to arī. Man ir violi mājās, viņu ņemt līdā vai kā? Es domāju, ka noteikti. Ja būs vieta, tad ņemšu kontrabasu arī sarunāt. Labi, veiks. Es domāju, paldies Raivo, lai mums aizkadrā nelikt lūdzu not klausuli. Raivo, palikt uz sakariem, ja mēs pierakstīsim jūsu koordinātes, kā laimīgās balvas un arī labi cilvēki ar violi, varbūt noderīgs kadrs. Tikmēr atskaņošu Vārnavas āžraga melodiju īsu pavisam, mūsu klausītājiem, lai mēs varētu aizkadrā parunāties vēl ar Raivo sarunāts.
Tava pilsēta, tavs radio, Rīga radio, 94,5 FM. Tāda jocīga skaņa bija, tā daudz, nepierasts klausītājs, kas tur visu laiku, kas tur čīkstēja, vai tās dūdas kādas, vārnavas, āžraks, tā es sapratu, ja? Kas tas par instrumentu? Tas tiešām bija āžraks, un to spēlē Eduards, jo ar saucējām tāda ilgstošu gadu garumā sadarbojas arī tradicionālās mūzikas spēlmaņu muzikantu, un Eduards Klints, kas ir arī pats tautas mūzikas instrumentu darinātājs, ir iespēlējis āžragu. Šī bija tiešām āžraga melodija, un tā tika spēlēta sūdu talkās, mēslu talkās. Droši vien, ka mūsdienās mēs pazīstam talku, kas ir pavasarī, kas būs to 20. aprīlī, kad mēs tīrām Latviju. Bet, redz, tradicionālajā kultūrā tur mēsloja tos laukus, un tad to āžagu spēlē vienkārši, lai zēni ātrāk kustas, lai neguļ uz lauka. Nepareizi, lai ir asumiņš. Tad savu, tā kā tā kā līmi savostīsies, paliks dulli. Es vajag ragu. Tur bija speciāla melodija tam, kurš ir beidzis darbu, tas izvelk to savu ragu un nospēlē attiecīgu melodiju. Tā, un tad aicinot citus ātrāk beigt to darbu. Tiks pie tās spēlēšanas. Un tad dāmas vēl uzdziedās, tev būs balle. Speciāli muzikanti uz lauku nebrauc. Balle pēc darba, jā. Jā, tā kā tie darba rūķi ir tie paši muzikanti. Un dāmas var droši vien ar viņu talkā piedalās, un tad arī tā tauciniešu kādas dziesmas arī tur dzied tādā pašā vīzē, kā tie āžragi. Pareizi jūs sakāt, jo principā talkā ņēma ne tikai labus strādnieks, bet arī labus dziedātājs, jo tā nebija laba talka, ko nedzirdēja pāri kaimiņu novadā vai kaimiņu pagalmā. Principā mūsdienās, mūsu ārā tradicionālā dziedāšana tā kā ir gājusi mazumā, bet vēl šur tur dzird. Lai teiksim, Jēkabpilī dzird, kas tur no Krustpils nāk pāri, tā, vismaz, tādā Daugavu sadalot, sēlī, nesēlī. Bet pa ceļam uz turieni, man personīgi ir, ka tur maize garšīga ir arī, tur es parasti, maizīgi esmu, tad braucu garām, tad tur kaut kur, tur ir gan tāds populārāki zīmoli, gan arī tīri tādi, mazāk populāri, un tās sēlīs maizi, tas man pašam, un varbūt tas no tām labām talkām, labas mēslošanas, un klāt vēl tā dziesma, un tas āžraks, tāpēc tā maize tāda. Tas, tā kopumā ņemot. Bet jūs, es skatos arī klausītājus aicinu paskatīt, jums ir savu mājaslapa, kas tā arī vienkārši saucas saucejas.lv. Un tur ir arī visa informācija par visu, kas notiek, un visām aktivitātēm var arī paklausīties kādu jūsu mūziku. Protams, grāmata, visa biblioteka, diez vai tur kaut kur ir tas jāiegādājās labākais pagājušā gada albums, lai tiktu pie visas informācijas svaigākās. Bet man ir informācija, ka jūs arī kaut kur aiz mūsu zemes robežām aizskanējušas. Esat ne tikai balss, bet arī pašas bijušas. Tātad, kas ir jūsu spilgtākie līdz šim, kur ir būts spilgtākie kādas divas zemes, kur jums tā, vai arī kur jums vispatīkamāk? Vai var šķirot, vai ne? Gan personīgi jāsaka, gan arī, es domāju, grupas vārdā var noteikti teikt, ka viena no tām svarīgākajām zemēm un vietām ir Gruzija. Mēs tur atkārtoti divas reizes bijām, gan Tbilisī, polifoniskajā festivālā, gan Batumī. Tikām uzaicināts, un jāsaka, tas bija appusējs ieguvums, jo ne tikai mēs varējām parādīt savu prasmi, ko viņi atzina par ļoti augstu kvalitatīvu, gan arī mums bija iespēja dzirdēt gruzīnu dziedāšanu polifonisko, kas pārsvarā tomēr jāsaka ir vīriešu tradīcija. Un man arī personīgi tas bija ļoti liels ne tikai atklājums, bet arī ieguvums. Tātad tā galvenā vieta, kas jums vislabāk patika, tā ir Grūzijā. Tieši tā. Un kā viņiem patika jūsu pašu priekšnesumi, sadziedāties? Es kā ar kori biju Grūzijā, mums ar vieni padzied, tad otri, tā kā dziesmu kāri tādi. Bija jums kaut kas tāds, vai vienkārši sarunās uz... Laikam, jā, pie galdiem tur brīžiem, jā. Jā, bija, ka viena padzied un tad otri, jā, bet tur tā atšķirība, jā, ka tur pārsvarā tās vīru grupas un tad mēs tur kā puķis vienīgā bijās
gandrīz vienīgā sieviešu grupa. Jā. Nu, tāpēc, ka katrā tradīcijā vai kultūrā jau ir savas īpatnības, un ja Gruzīni tiešām ir pasaulē zināmi un atzīti ar savu tradicionālo dziedāšanu, tad Latvijā tā dziedāšana vairāk pieder sievietēm, savukārt mūzikas instrumenti spēle vairāk vīriešiem. Tā tik mēs esam pieraduši, ka koklētājs ir meitenes, lai gan koklu pieder vīrieši spēlē tāpat kā dūdas un vispārīgi instrumenti. Mūsu radio klausītāji jau arī te bija, mēs reklamējām, un arī biļeti bija konkurss uz Gijā Končelī pasākumu, kas te bija arī nesen, pagājuši gadi. Bet kā viņiem, cik es arī jūsu Gruzīnu draugi, kolēģi arī ir dzirdējuši jauno, šo te jūsu mūziku, un esot kāds skaņdarbs, kas viņiem tā īpaši gājas pie sirds. Nu, jā, šī tātad Sēlpils Vārnavas rotāšana ir tāda ļoti, varbūt mūsdienu cilvēkam ļoti neparasta, jo viņi skan tā griezīgi, ko mūziķi sauc par sekundām, tātad daudzas skaņas skan blakus un veidojas tāds skaņu klasteris. Un patiešām tā dziesma, kas Gruzīnus vienkārši aizgrāba, bija šī te mūsu albumā iekļautā Nakūko Dzeguzīte, jo tur tas skaņu savijums ir diezgan tāds mistisks. Es domāju, lai klausītāji arī paklausās, un es domāju, klausītājiem piedāvāsim Nakūko Dzeguzīti un arī klāt uzreiz kā atbildi kādu Gruzijas polifonisko dziedājumu. Nakūko Dzeguzīte rodā. Mēs dzirdējām gan saucējas, gan arī mūsu polifoniskos Gruzijas dziedājumus, nevis mūsu, bet apsolītos, bet tos, par ko mums te gāja runa. Un tātad saucējas mūsu studijā šeit, ja kāds tikai tagad mums pievienojies, pagājušā gada Lielās mūzikas balvas ieguvējs par labāko tautas mūzikas albumu. Un mūzika no šī albuma un arī fanu dziedājums
tikko Gruzijas fanu dziedājums, ka viņiem patika arī dāmas. Un dāmām patika šī viesošanās vislabākais no ārzemēm. Cik zināms, nākamais jūsu ceļš, kaut kur pārstāvēt mūsu zemi, ved uz Franciju, uz Parīzi. Tas droši vien ir tāds Latvijas prezentēšana kaut kā caur vēstniecību, caur ārlietu ministriju, tā lieta, ja? Kaut kas tāds tur paredzēts. Kā tur ir tā lietas būtība? Tas stāstiņš ir tāds, ka ir tāda tie, kas vairāk nodarbojas ar mūzikas biznesu, zina, ka ir tāds pasaules mūzikas tirgus Vomeks, kur katru gadu brauc dalību valsts un tātad rāda labāko, kas viņiem ir dažādos mūzikas stilos. Un mēs bijām savu mūzikas ierakstu iedevuši līdzi Vomeksā Latvijas pārstāvniecībai. Un tādējādi mūs arī atrada Parīzes pilsētas teātris. Protams, pie vēstniecībām mēs noteikti viesosimies, tiksimies ar latviešiem, kas dzīvo Francijā, labprāt sadziedāsim. Tā mums ir iekrituši šī laime dziedāt Parīzē. Tā valstisks tāds pasākums. Vispār atbildība ir diezgan. Jā, un tas notiek, kad varbūt kāds mūsu klausītājs taisnība Parīze, kad tas notiek? Jā, Vija pastāstu. Jā, mūsu gaidāmais koncerts Parīzē tagad ir Vēstniecībā 26. aprīlī un pašā pilsētas teātrā ABS koncerta zālē 27. aprīlī. Koncerts Latvijas pavasaris, tāds nosaukums ir šim koncertam tieši 27. aprīlī 5:00. Vakarā, ja kāds ir Parīzē, tad droši uz turieni. Tikai tā adrese, kur tas ir, paskatieties mājaslapā, kur notiek Latvijas pavasaris. Varbūt jūs zinat, kur apmēram. Jā, mēs arī Facebookā esam savā profilā ielikuši arī šo informāciju. Ja kāds tātad ir šo sociālo tīklu lietotājs ap draugos, tad noteikti tur arī var paskatīties. Jā, tas par to. Bet, ja kādam varbūt nav vaļas un ko tieši šobrīd ar interesi klausās un mūsu augsti godātās viešņas, tāda titula ieguvējas Latvijas labākais pagājušā gadā, protams, savā kategorijā, bet varbūt ir interesi, kur jūs tepat var sastapt, tajās, varbūt pamācīties kaut ko, iegūt kādu pieredzi, kā mēdz moderni devēt meistarklases, kur? Kad? Tepat tuvumā jābūt. Tie, kas vēro mūs arī tiešraidē šeit, es paturēšu. Latvijas lauka avīze izdeva šādu avīzīti satiec savu meistaru, jo Latvijas Nacionālais kultūras centrs jau kopš 2009. gada rīko tādu projektu, satiec savu meistaru. Un ideja ir tāda, ka tie, kas kaut ko māk un ir mantojuši kādas tradīcijas, ja praktizē, tad satieks ar saviem interesantiem reizi gadā. Un mēs tātad to savu saucamo meistarklasi un koncertu reizē sniegsim tieši šajā nedēļā, 4. aprīlī. Parīt. 6:00 Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24. Ieeja brīva. Tātad mēs sadalām šo savu priekšnesumu divās daļās. Tātad meistarklasi tie, kurus interesētu padziedāt un paklausīties kaut kādas nianses, kas ap ko grozās, tad nāciet 6:00, bet ja tikai vēlaties klausīties koncertu, tad nāciet 7:00, esiet laipni gaidīti. Tātad jau šonedēļ, neatejot, kamēr dzelzis karsts, tā varētu doties jau ierakstīt savā plānā dzīves un doties lieldienās ar jaunu uzrāvienu pretī pavasarim. Un tas varētu būt, kā ik viens katrs šo pavasari pietuvinātu, kļūt kaut uz brīdi par galveno savā saukšanā. Jā, un aicināts principā ir ik viens, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes vai no dziedāšanas prasmēm, jo bieži vien pat cilvēki, kas iepriekš nav dziedājuši, viņiem pat ir vieglāk iemācīties nekā pārmācīties kādu, kas jau ir mācījies dziedāt kādā citā iepriekš stilā. Tur kaut vecums kaut kāds ierobežojums Arī vecumiem nav ierobežojumi. Lieli mazi visi. Jā, bērni lieliski dzied. Būtībā visi mūsu radioklausītāji arī. Labi, vēlu veiksmi. Vēlreiz gribu atgādināt, ka saucējs ir ne tikai viņam pašam savas mājaslapā saucējs.lv, bet arī Facebookā ir tā kā savs profils arī saucējas tāpat tās. Ja? Jā. Labi, paldies jums, jau zinu, jāsteidz uz mēģinājumu, kas notiek jau šodien tieši šām meistarklasēm, ceturtdienai un sīkāk jau arī, kas vēl notiek, nav jau tā vienīgā reize, ja kāds netiek, tad sekojiet līdzi mums, un mēs arī informēsim par mūsu
pagājušā gada labākajām. Tā, saku, paldies, lai jums balstiņas skan, lai laba veselība, lai tīri balss saitītas un viss, lai darbojas. Ja? Tas ir pats galvenais, un tad jau pārējais arī nāks. To pašu vēl arī mūsu klausītājiem, un tātad paldies, kā atnācāt pie mums. Paldies jums! Ieklausies Rīga Dimd 94,5 MHz. Rīga Radio. Vēlreiz gribu pateikties visiem radioklausītājiem, kuri ar interesi klausījās. Mūsu īpašās viešņas saucējas bija šeit. Un iesauciet pretī pavasarim nāc.